eksponentu vienādojumiem mēdz būt arī vienādojumi, kurus var reducēt par algebriskiem vienādojumiem, un tad izmanto substitūciju metodi. Saskata šajā pirmajā piemērā to, ka 3 pakāpē 2x īsnībā ir tas pats, kas 3 pakāpē x un viss celts kvadrātā. Tāpēc mēs varam rakstīt 3 pakāpē x celts kvadrātā mīnus 8 reiz 3x mīnus 9, un tas jau izstāsta pēc kvadrāta vienādojuma, atliek tikai apzīmēt 3 pakāpē x ar burtiņu t, un iegūstam vienādojumu t kvadrātā mīnus 8 reiz 3 reiz t mīnus 9 ir 0. Tā kā pie t kvadrātā mūsu koeficients ir viennieks, mēs varam izmantot vietu teorēmu. Skatieties pa labi rāmītī. Ja vienādojums ir uzdots x kvadrātā plus px plus q vienāds 0, tad saknes var mēģināt uzminēt, lai sakņu summa būtu vienāda ar mīnus p. Tas ir mums ar plus 8 ar pretējo zīmi, un sakņu reizinājums būtu vienāds ar q. Mums ir mīnus 9. Mēģināsim minēt saknes. Sāksim ar reizinājumu. Kādu skaitļu reizinājums mums būs mīnus 9? 9 mīnus 1 un mīnus 9 un 1. Bet, lai sanāktu plus 8, tad saknes ir 9 un otra sakne ir mīnus 1. Šīs te saknes vajag atrast tos rezultātus, tagad vajag ievietot tajā izteiksmītē, kur mēs apzīmējām. Lūk, šeit sākumā ievietosim t vietā 9. 3 pakāpē x ir vienāds ar 9. 3 pakāpē x ir vienāds ar 3 kvadrātā. X ir vienāds ar 2. Otrais. Tagad mēs mīnus 1 liksim iekšā. 3 pakāpē x ir vienāds ar mīnus 1. Bet tā kā tas ir negatīvs skaitlis, tad mēs nevaram atrast tādu skaitli, kur trīnieku pacelt pakāpē, lai sanāk negatīvs skaitlis. Tad atbildu šo ir nav reālu sakņu. Vēl kāds piemērs. 5 reiz pakāpē 5 kāpināts 2x mīnus 4, mīnus 2 reiz 5 pakāpē x mīnus 2 vienāds ar 3. Un šis te piecinieks pakāpē 2x mīnus 4 ir īsnībā piecinieks pakāpē 2 reiz x mīnus 2. Un to var arī uzrakstīt kā 5 pakāpē x mīnus 2, viss celts kvadrātā. Tātad īsnībā šis piecinieks mums veidos kvadrātu locekli. Apzīmēsim 5 pakāpē x mīnus 2, šoreiz būs t. Un tad mums kvadrātu vienādojums izskatīsies tā. Šis piecinieks kā koeficients reiz t kvadrātā mīnus 2 reiz t. Nu, tad pārcelsim trīnieku no labās puses, kā mīnus 3 vienāds ar 0. Nu ko, jārēķina saknes. Kā mēs rēķinājam diskriminantu? Bija b kvadrātā mīnus 4ac. B mums ir 2, mīnus 2 kvadrātā mīnus 4 reiz 5 reiz mīnus 3. Tas ir vienāds ar 4 plus 60. Tas ir 64. No 64 mums ļoti patiks izvilkt saknes, jo viņas labi velkās. Un tad pirmā sakne mums būs 2 plus sakne no diskriminanta 8 dalīts ar 2 reiz a, tas ir piecinieku,
ir vienāds 10 pret 10, tas ir 1. Otrā sakne. 2 mīnus 8 dalīts ar 10 ir mīnus 6 desmitās, ir mīnus 3 piektā saīsinot. Liekam iekšā šajā te izteiksmītē. Ieliksim pirmo sakni 5, x mīnus 2, vienāds ar viennieku. Jebkurš skaitlis 0. pakāpē ir vienāds ar 1, tāpēc mēs varam rakstīt 5 pakāpē x mīnus 2, vienāds ar 5 0. Bāzes ir vienādas, mēs drīkstam kāpinātājus pielīdzināt. Un, ja x mīnus 2 ir 0, tad x ir 2. Otra sakne. 5 pakāpē x mīnus 2 ir vienāds ar mīnus 3 piektās. Atkal mums ir sanācis negatīvs skaitlis un nav reālu sakņu. Trešais piemērs. 3 pakāpē x plus 1 plus 18 dalīts 3x vienāds ar 29. Mēģināsim novienādot saucējus kreisajā pusē. Iereizināsim pirmajam saskaitājumam 3 pakāpē x. Tas ir 3 pakāpē x reiz 3 pakāpē x plus 1 plus 18. Un tad jau būs kopējs saucējs 3 pakāpē x un viss vienāds ar 29. 3 pakāpē x reiz 3 pakāpē x plus 1, tas ir 3 pakāpē x plus 1. Īsnībā rakstīsim uzreiz tā kā ir pareizi, 3 pakāpē 2x reiz 3 plus 18 dalīts ar 3x vienāds ar 29 un nesam 3 pakāpē x uz labo pusi kā reizinātāju. 3 pakāpē 2x reiz 3 plus 18 vienāds ar 29 reiz 3x 3 pakāpē. Bet jūs jau zināt, ka tas ir it kā 3 pakāpē x un kvadrātā, ja? Reiz 3 mīnus 29 reizināts ar 3 pakāpē x plus 18. Mēs šo pārnesām uz kreiso pusi kā saskaitāmo. Vienāds ar 0. Mums atkal ir sanācis kvadrāta vienādojums, un mēs varam apzīmēt 3 pakāpē x, nu šoreiz ar y. Un tad mūsu kvadrāta vienādojums izskatās 3y kvadrātā mīnus 29y plus 18 vienāds ar 0. Nu, ko rēķināsim atkal diskriminantu? Diskriminants būs šeit. B kvadrātā. Tas ir 29 kvadrātā mīnus 4 reiz 3 un reiz 18 reiz 3 reiz 18 ir liels skaitlis 841 mīnus 216 625. Ļoti laba diskriminanta vērtība, jo no viņa tiešām velkās apaļa sakne. Tātad 625 īstenībā ir 25 kvadrātā. Pirmā sakne būs mīnus b, tas ir 29, plus sakne no diskriminanta 25, dalīts ar 2 reiz vienādojumā a, tas ir 3. 25, 29 kopā sanāk, pirmā sakne ir 9, otrā sakne ir 29 mīnus 25, dalīts ar, nu jau rakstīšu 6, ir 4 sestdaļas, jeb 2 trešdaļas.
Atliek šīs te vērtības ievietot tajā izteiksmē, kur mēs apzīmējām. Pirmo sakni ievietosim. 3 pakāpē x ir vienāds ar 9. 3 pakāpē x ir 3 kvadrātā, x ir 2. Otra sakne. 3 pakāpē x ir 2/3. Ļoti vienkārši reiķinam logaritmu. X ir logaritms pie bāzes 3 no 2/3. Divas atbildes šim vienādojumam. Paldies par uzmanību!